Varbūt redzēt internetā tos video, kas saucas īstu vīriešu trenings. Es to redzēju ļoti populāri rietumvalstīs. Tur tu samaksā 1000 eiro, lai visu dienu uz tevi kliedz kaut kāds nepatikams vīrietis. Viņš tev saka, tu esi lupata, tu esi nekas, tu neesi cilvēks. Viņi maksā par to 1000 eiro. Mums, latviešiem, tā ir standarta ceturtdiena darba. Jo reāli, es strādāju tulkošanas birojā, un uz manis ir spiediens katru dienu. Katru dienu kāds man saka, drīz tev atņems darbu mākslīgais intelekts. Es saku, nihuja. Jo, ziniet, es nebaidos, ka man atņems darbu kaut kāds AI aigars, ziniet. Jo tas mākslīgais intelekts, viņš dirž, visu laiku dirž. Ja jūs pajautāsiet mākslīgam intelektam, kā nopelnīt Latvijā, viņš jums atbildēs, jūs varat nemaksāt nodokļus. Bet tas nostrādās tikai pāris mēnešus. Pēc tam viņš jums uzrakstīs, es ļoti atvainojos, es pieļāvu kļūdu. Tādas darbības ir krimināli nosodāmas. Lūdzu, uzdodiet citu jautājumu. Piemēram, ko nedrīkst darīt cietumā. Un tas mākslīgais intelekts, viņš arī nesaprot nianses. Katra valoda ir daudz nianses. Piemēram, pat cilvēki nesaprot, cik svarīgi ir prievārdi. Salīdziniet divas frāzes. Es nopirku smaržas origo un es nopirku smaržas pie origo. Viens vārds. Bet viss autobus jūtis atšķirību, es jums garantēju. Jā, man darbs arī nav viegls, tā kā šonedēļ mani apbižoja kliente. Viņa man piezvanīja, saku, viņa kaut ko skaidrot, un pēkšņi viņa teica, bet mēs varētu runāt normālajā latviešu valodā, bet es visu laiku ar viņu runāju tikai latviski. Un es tāds, bet es taču runāju latviski. Un viņa teica, vienkārši jums ir tāds akcents, ka es neko nevaru saprast. Un tad es ieslēdzu to maksimālo Krišjānu Baroni. Es tāds, labi, jaunkundze, tagad mēs runāsim ar jums tikai tīra latviju valodā. Un viņas nākamā frāze bija, karoči, davai tā. Jā, pēc šīs sarunas es sapratu, ka mums Latvijā jāmācās daudzas lietas. Piemēram, mums jāmācās nosargāt savas robežas. Es sapratu, ka no Krieva tas skan mazliet tā kā draudīgi. Bet nē, es runāju par personālām robežām. Piemēram, tāda situācija. Jūs braucat ar sabiedrisko, un pēkšņi jums nāc pretī tas vīrietis smirdīgai jaka. Vot šajā brīdī jāprot pateikt stingri nē. Kad viņš pienāks jums klāt un teiks, uzradieties biļeti, lūdzu. Stingri jāsaka nē. Vai cita situācija, kad jūs esat barā, dzerat ar draugiem un jau ir vēlu, un draugs saka, paņemsi vēl vienu aliņu. Tur arī stingri jāsaka nē, davai ņemam divus. Jā, tas ir svarīgi. Bet runājot par robežām, pierobežām, ziniet, beidzas tas laiciņš vienu reizi gadā, kad mēs visi mazliet ienīstam lietuviešus. Tas ir saistīts ar divām lietām - augstu zupu un basketbolu. Tā kā augsta zupa man patīk, bet par basketbolu es nefanoju. Bet, ziniet, ir cilvēki, kuriem tas ir ļoti svarīgi. Piemēram, man ir kaimiņš. Viņš ir normāls latviešu vīrietis, visu gadu izņemot basketbola čempionātu. Kad sākas basketbola čempionāts, viņš kļūst par šausmīgu rasistu, antilietuvisku rasistu. Jo pēdējo reizi, kad nesen Latvija zaudēja Lietuvai, viņš teica, Aleksandr, tu zini, kā atšķirt latviešus no lietuviešiem. Karoči, mums latviešiem visi vārdi beidzas ar burtiņu S, bet viņiem ar as. Tāpēc, ja tev priekšā stāv kaut kāds pidaras, tad... Es biju šokā. Es neatbalstu tādus uzskatus, ja kas. Es negribu būt par to cilvēku, kas uzsaks to pirmo latviešu-lietuviešu karu, kad virs Rīgas līdos tie cepelīni, ja tauki krītis mums uz galvas, ne, to es negribu. Jā, bet, ziniet, ja lietuvieši pārspēja mūsu basketbola, tad mums jāpārspēj viņus citas jomas. Piemēram, mēs pirmie Baltijas valstis varam atvērt savu OnlyFans. Tas, protams, auksies tikai faniem. Un jebkurai meitenei, kas tur reģistrēsies, uzreiz būs 50,000 sekotāju, visi hokeja pielūdzēji. Un pie katra intima video viņai būs 1000 komentāru, kur būs rakstīts sarauj.
Jā, mēs arī varētu nofilmēt pirmo tīri latviešu porno. Protams, tas būs reālākais porno pasaulē, jo tur viss sāksies ne penthouse, ne limuzīna, tur viss sāksies Maxima pie kases. Sākas ar to, ka vīrietis celtnieku apģērba, viņš pienes klāt pie kases, mazliet piedzeries, protams, un viņš saka kasierei, man atkal nenostrādāja paldies kārtiņa. Un kasiera tāda, kaut gan, nē, tā ir Maxima, tāpēc viņa tāda, bet es varu tev pateikt paldies cita veida. Tad viņš sagrabst viņu, un viņa tāda, kāpēc mēs svaram melones kā abolus? Un, protams, tajā brīdī pienāca vēl viens vīrietis, un tāds, man ilgi gaidīt vispār. Un viņa tāda, neuztraucies, es tūlīt atveršu otru kasi. Lai jums visiem Maxima vienmēr atvērta otra kase. Paldies jums!